zālē. Es gribu teikt, ka katrs notikums, kas notiek šajā zālē, mums ir īpašs. Un vēl jo īpašāks, kad šajā zālē tiek atklāta novadnieka izstāde. Tas ir Jevgenijs Sadovskis, man blakus atrodas. Lūdzu, veltīsim šim cilvēkiem. Iespējams, daudz no jums nebūs dzirdējis par šo cilvēku, un tāpēc ļoti īsi tas, ko man laipnīgi sniedza kādas ziņas par sevi Jevgenijs, es gribu arī jums pastāstīt. Un Jevgenijs ir dzimis Krāslavā, mācījies Šķaunes pamatskolā un 8. klasē sāka rakstīt pirmos dzeļojus. Pēc pamatskolas beigšanas devās uz Rēzekni, kur vispirms Rīgas valsts tehnikuma Rēzeknes filiālē apguva programmēšanas tehnika, un tad Rēzeknes profesionālās vidusskolas dators izstāja tēmu tehniķa profesijas. Tik ļoti sarežģītas profesijas, kas it kā, manuprāt, nav saistītas ar mākslu. Viņš iestājās Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā, kur mācījās vizuāli plastisko mākslu. Un 2014. gadā viņš iegādājās savu pirmo fotokameru un sāka bildēt. Un pašlaik lielāku akcentu viņš liek tieši uz fotogrāfijām un brīvajā laikā glezno un arī raksta dzeļu. Redz, cik mums ir dažāds mūsu novadnieks, kas nodarbojas ar ļoti dažādām lietām. Un mēs šodien ar prieku atklājam šo izstādi. Es domāju, viņš uztraucās tikpat ļoti, cik uztraucamies mēs, jo tā ir viņa pirmā izstāde, kad viņš tā publiski visiem pārējiem parāda savus darbus. Un tagad es gribētu dot vārdu tev, Jevgenij, lai tu pastāsti nedaudz par sevi, par saviem darbiem un par to, ar ko tu nodarbojies. Paldies! Paldies, Aldina! Tā, paldies jums visiem, kā atnācāt, man ir patiešām prieks. Tā, ar ko es sākšu? Tā par skolām Solda tev izstāstīju. Es sākšu uzreiz ar savu mākslas skolu. Man jau bija vidējā izglītība, un mākslas skolā mani paņēma uzreiz uz 2. kursu mācīties. Katru gadu mums skolā bija tāds Eiropas projekts Leonardo da Vinci, kad no visas skolas atlasīja 10 cilvēkus, kuri pēc tam brauca kaut kur uz Eiropu, uz koledžām, skatīties, kā tajā Eiropā glezno. Un man ļoti sagribējās, un es sāku labāk mācīties, centos nevest to stundas, kā parasti jaunieši dara, un galu galā es tiku. Un tiku es aizbraucām mēs uz Īriju, pilsētu Korku, uz 2 nedēļām. Ļoti smuka valsts, Atlantijas okeāna piekrastē, klintis, superīgi skati. Staigājām uz skolu, mēs mācījāmies, un mums bija arī daudz brīvā laika, un arī bija ļoti daudz ekskursijas. Kā jau bija teikts, savu dzēju es sāku rakstīt kaut kur 8. klasē, tad aizbraucu uz Rēzekni mācīties, aiznesu savu dzēju uz vietējām avīzēm. Tur mana dzēja patika, un tad ļoti ilgu laiku es publicējos avīzēs. Tā, pastāstīšu par foto. Kā arī jau bija teikts, nopirku savu pirmo fotokameru 14. gadā, un tad jau sākās tā skriešana pa pilsētu, fotografēju visu cilvēkus, dabu, visu. Pēc tam ar savu kolēģi draugu mēs atvērām Rēzeknē fotostudiju un bildējām visādus pasākumus. Pašlaik es strādāju pats, ja kāda vajag kādu pasākumu sabildēt, var man paprasīt. Rekomendāju nelielu, jā. Vēl pie mums pilsētā ir tāds jauniešu čemodāns, tāda organizācija jauniešiem. Un 2 gadus atpakaļ es ar viņiem biju aizbraucis arī uz Poliju, arī Baltijas jūras piekrastē, kur mums mācīja, kā vajag pareizi fotografēt un vispār rīkoties ar to fotokameru. Tad mana dzīve pagrozījās tā, ka es tiku uz Japānu. Japānā kopumā es esmu nodzīvojis 1,5 gadu,
Te ir tās bildes no Japānas. Nu, protams, man to bilžu ir daudz vairāk, bet tāda neliela daļa. Japāna ir ļoti smuka valsts, arī ļoti smuki dabas skati. 80%, kur ir kalni, bet ļoti superīgi. Iepazinos ar daudz cilvēkiem. Kā arī es filmēju ļoti daudz video par to dzīvi Japānā, par tiem cilvēkiem. Tā, te ir viens video, var apskatīties, kā es gleznoju vienu no savām gleznām. Jā, te es gleznoju šito glezniņu zilā krāsu. Un arī man zejulis būs iekšā, kad es to vēlētu to jums. Un zeja man krievu valoda. Nedēļas laikā, jo, ja grib dabūt tīrās krāsas, ne jau tas vajag, lai tā eļas krāsa izžūst drusku.